Kas bija tātad dzīvnieks, kas pielāgojās dzīvei uz sauszemes. Nu, lūk, un tātad šis ir smilšakmeņs atsedzies no tā laika. Kas to zina? Tad, kad mēs dzirdējām, ka atkal nogāzās koks un iekrīt upē, tikko būs varbūt kāda fosīlija atsegusies. Bet nu te vēl pa kreisi putniņi no putnu takas, to jūs turšiem redzējāt, te bija bērniem rotaļu trīsis, varēja laisties no kalna lejā, bija superīga atrakcija, visiem ļoti patīk, bet nu bīstams arī bija. Bet tagad jau mēs laižamies lejā, te mēs pazaudēsim tūlīt telefonu zonu uz skaņā kalna klinti. Vispār šis te posms ļoti interesants, te mēs esam augšā, te viens krasts ir stāvais, otrs ir lēzenais, un tagad mums ir tā, ka klints būs pretējā pusē. Tikko mēs stāvējam uz Neļķu klints, skatījāmies uz zemo otro krastu, un te jau mēs esam lejā un skatīsimies uz arī apmēram 20 metru augsto skaņā kalna klints atsegumu, kas ir vislielākā gludā klints Baltijā. Tā atbalsts ir absolūti unikāla lieta. Tā paraboliski izliektā virsma raida to atbalsi vairākos virzienos, ir kādi 9 punkti, kur to var dzirdēt. Un vislabāk ir saklausīt to atbalsi, pastaigājoties un klausoties, ko citi runā. Jo sevi dzirdēt var ļoti vienkārši, tā kā, nekāda liela pārsteiguma nav, bet tas, ka pēkšņi tu dzirdi citus, kas atrodas pa labu gabalu, un to balsis ir atskaņojusi klints, tas ir tas lielais pārsteigums. Man pašai šeit gadījās viens ļoti, ļoti dīvains piedzīvojums, ko es stāstīju, tas bija Valmiera novada ekskursija, tāds tīzeris, kuris pārtraucu stāstu pašā interesantākajā vietā. Tas bija stāsts, kāds man bija piedzīvojums ar atbalsi. Un šeit vēl drusku var kreisā pusē redzēt kaut ko no upes, te ir ūdru vērošanas vieta. Te var redzēt mazās gaigalas augstajā laikā, tādas mazas skaistas pīlītes melnbaltas. Daži putniņi redzami, visti un gailis arī skulptūrās labajā pusē. Tas ir superīgs šūpols, kur iekšā ripinās ola, kad šūpojās, tad tā ola ripinās pie tā, kurš atrodas lejas galā. Nu un vēl šur tur tas ir palicis vēl no vecajiem laikiem, no vecajām skulptūrām. Gaidām jaunas idejas, mums sola, ka mums būs tāda superīga vieta, kur varēs, piemēram, kaut kādos tīklos iekārties starp kokiem, un tas būs aizraujošs piedzīvojums. Nu un pati klints. Kamēr vēl šitās laiks pastāstīšu, kāds tad man bija tas piedzīvojums. Skatieties, kas notiek kreisajā pusē. Tas, ko es te solīju, putniņi, pīlītes, pilns, skaisti. Nu, viņām droši vien tas foršākais laiks ir, kad līst virsū. Kā pīlei ūdens. Nu, lūk, un skaņā kalna klints, es vēl bišķi no busa pastāstīšu. Es vēl no busa pastāstīšu, bildi mums ir priekšā, tad izkāpsim uz brītiņu, lai mēs neliedējamies te vairs pārāk. Mans piedzīvojums bija tāds, mums ir katru gadu Ērenpreisa svētki Maslacā. Tā kā Gustavs Ērenpreis ir dzimis Maslacā, mums ir tāda riteņu parāda, kur mēs braucam ar veclaicīgiem riteņiem pa Maslacu riņķi un dažreiz atbraucam arī līdz Skaņam kalnam. Toreiz bija tā, mēs tur sapucējušies savās veclaicīgajās 20 gadu drānās, atbraucam uz šeien. Un braucienu vadītājs bija tāds čalis ar mūzikas kasti. Viņam bija piekabīta tāda maza un tur braukāja līdz patafons un bija mūzika. Un tajā mūzikas kastē skanēja dziesma par Lašu kundzi. Jūs zinat to dziesmu noteikti, kur tāda Laša kundze, bola acis, menca pilnā rīklē sauc. Un tā ir dziesma no Zvejnieka dēla, no 40. gada filmas. Absolūti retro filma, kara laika. Un tas puisis braukā tur pa priekšu, tur gar krastu, kur tās pīlītes, un tad tur vairāk pa labi gar klinti. Un es stāvu kaut kur tur busam kreisi tā labajā pusē, tur, kur aizmugurē no jums tur sēž pie tiem kokiem. Es stāvu, un pēkšņi es dzirdu, ka man dzied to Laša kundzes dziesmu, ārkārtīgi skaisti nostādītā balsī, kāds blakus aiz muguras. Tāda sajūta, ka ir kāds paziņa mani pazinis un grib tūlīt pārsteigt un, kā saka, teikt, čau, rekur, tiekamies un dzied tagad to dziesmu par Laša kundzi. Un es pagriežos, un tur neviena nav. Un tāds absolūtākais tāds apjukums un pārsteigums, bet tā skaņa turpinās. Fenomens tāds, ka tā skaņa turpinās pilnīgi attīrīt no visiem tiem čerksteniem, kas ir tajā stilīgajā dziesmā. Tur parasti tāds patafona čerkstens ir līdzi. Pilnīgi tīra, nostādīta vīrieša balss. Bez bildes. Neviena nav.
Un patafonu tā pavadījuma mūzika skan no priekšpuses, tur, kur tā mūzikas kaste. Tā kā tā klients spēja izstrādāt tādus jokus, ka reāli ir tāda sajūta, ka jūs dzirdat spoku sev aiz muguras, kurš jums čukst ausī. Nenormāli jocīgi sajūta. Man pilnīgi zosādi vēl tagad uzmetās, kad es par to atceros. Nu, lūk, tā kā skaņāklāna klients ir ne tikai spējīgi raidīt skaņu, bet pat sadalīt daļās. Tas ir vienkārši unikāli. Nu, izkāpjam, izbaudām šo te, un tad tiekamies, es nezinu, pēc kādām minūtēm 10, es domāju, ka visiem būs gana.